Šodien mēs darbosimies ar kokšķiedras izolāciju. Šī ir Norvēģijā ražota kokšķiedras siltumizolācijas vate, ar ko mēs varam strādāt kaut vai ar plikām rokām bez cimdiem, bez īpaša aizsarga aprīkojuma, rokas tur neniezēs, nekas elpošanas ceļos neies. Ja? Un šī tā tad ir mīkstās kokšķiedras, arī Norvēģijā Hunton ražotā pretvēja izolācijas plāksne. Gribētu pajautāt, kā tā pretvēja izolācija piestiprinās? Pretvēja izolācija tātad mēs stiprināsim pie koka konstrukcijas, izmantojot jumta naglas ar plakanajām cepurēm. Nu, un šuvis pēc tam mums būtu jānošuvo šuvi lēntu. Kur labāk izmantot šo vati? Nu, ēku siltināšanā, tas ir jumta siltināšana, sienu siltināšana, ēkas var būt dzīvojamās ēkas, biroja ēkas, visādas, kādas vien ienāk prātā. Kokšķiedras vate kā tāda, tas ir jau sens siltumizolācijas materiāls, kurš šobrīd viņiem ir jau tik tālu attīstīts, kad ir pievienot klāt dabīgie antipirēni. Viņš vienalga ir degošais materiāls, bet šie antipirēni tātad slāpēs kābekļa piekļuva un tiklīdz liesma pārtraucās, pārstāja degšanas procesu. Koksne arī kā siltumizolācijas materiāls ir foršs tādā ziņā, ka tas ir higroskopisks materiāls, jā, tātad viņš paņem mitrumu un atdod mitrumu. Tātad, ja mēs runājam par šo Hunton pretvēja plāksni, tā ir bituma impregnēta plāksne, bet no bituma baidīties nevajag, jo bitums ir viens no senākajiem būvmateriāliem izmantotiem vēl pirms mūsu ēras. Masā šī kokšķiedras plāksne ir impregnēta 10% bituma emulsija. Ārējā virskārta, kas sniedz papildus aizsardzību, tā ir 50% emulsija, jaukta ar celulozes šķiedru. Kā rezultātā, ja šo plāksni mēs uzliekam uz fasādes kā pretvēja izolācija līdz tālākai fasādes apdarei, tad jūs viņu variet atstāt zem sniega, zem lietus līdz pat 6 mēnešiem. Nekas ar viņu nenotiksies. Ja? Tā pašā laikā, teiksim, ir materiāli ar zaļas krāsas pārklājumu tirgū redzami, ja? Kur, teiksim, pretstatā pret šim zaļās krāsas pārklājumam funkcionāli nav nekādas nozīmes. Tad ķersimies klāt pie darbiem. Pirmais solis būs tas, ka jums tātad šī vate būs jāpiegriež pēc vajadzīgā izmēra. Tad, kad jūs viņu piegriezīsiet, jums ir jāievēro tas, lai vate iet iekšā starp statiem ar vieglu uzspīli, lai nepaliek spraugas. Ja? Un pēc vates montāžas tad jau mēs montēsim pretvēja izolācijas plāksni. Viss kārtībā? Jā. Ok, jā, tu forši te pareizi esi salicis jau, tā kā redzi, ja, to vati, kad mēs liekam, viņai jābūt ar vieglu uzspīli. Nedrīkst būt tā, ka tev paliks šeit spraugas, jā, jo tad siltumizolācijai nebūs nekāda jēga. Jā, un tad tagad liksim šo Hunton kokšķiedras pretvēja izolācijas plāksni. Tātad, kad mēs liksim šo plāksni, mums jāskatās, lai šī tumšā puse ir uz ārpusi, jā, jo tas ir speciāls aizsargs slānis. Ja? Jo to materiālu viņi var atstāt, ja tu gribēsi, teiksim, retināto dēļu apdara ar retinājumu līdz 2 centimetriem, ja? Un tev melnu fonu vajag. Šim aizsargslānim jābūt uz nokrišņu pusi, kur tev lietus sniegs un tam līdzīgi. Un tad montējot saskaņā montāžas norādījumiem, tā kā es jau minēju, tumšo pusi uz ārpusi, kas ir aizsargslānis, ja? Un dod ploksnei papildus stingrību. Un starp loksnēm jūs nedrīkstiet malu laist blīvu vienu uz otru, bet jums jāatstāj pāris milimetrus spraudziņu. Tas ir dēļ deformācijām. Un pēc tam šīs šuvis šuvojās ar šuvi lēntu. Skatos, esiet tikuši galā ar darbiem. Kā gāja? Viegli. Rokas neniezēja, viss sakai no vates. Viss kārtībā. Un no plāksnes nesmirdēja pēc bituma, pēc naftas, pēc eļas. Nekas tāds, jā. Jo, mums ir dzirdēts stāsti, kad cilvēki mēdz stāstīt, ka iespējams viņai būs kāda smaka, jā. Tad, šīm, teiksim, pretvēja izolācijas bituma impregnētajām plāksnēm, pirmkārt, kā jau es teicu, tas ir šķīdums iekšā, jā. Viņiem ir Somijā izdots M1 emisiju certifikāts, jā, kur viens no kritērijiem tātad ir smaka, smakas neesamība, jā. Tā kā šai gadījumā īpaši satraukumu nav. Jā, un tad šeit tās šuvis vēl būtu jānoteipo ar šuvi lēntu, jā, un pēc tam liekam virsū vienklājamo fasādi.